Šis raidījums jau nedēļu mēs turpinām un gribam parunāt šoreiz par smēķēšanu, par šo netikumu, kurais tomēr cerams, ka visi zinām, tas nav labs, bet viņš reāli pastāv. Sākumā tas būs sižets, pēc tam mēs parunāsim šeit studijā diskusijas līmenī. Arī jūs joprojām varat sūtīt un piedalīties šajā diskusijā savus viedokļus vai jautājumus par šo tēmu. Mūsu adrese jaunadēļ@ltv.lv. Es skatos Eiropas Savienības aptaujas datus, un šeit ir teikts, ka aptaujas liecinot, ka 9 no 10 eiropiešiem gribētu, ka birojos un sabiedriskās vietās būtu kategoriski aizliegt smēķēt. Zinot to, ka tomēr pietiekami daudz, mazāk ir, bet daudz joprojām Eiropā cilvēku smēķē, šis skaitlis liekas tāds visai dīvains, bet cilvēkiem varbūt vienmēr ir vēlme būt labākiem un varbūt arī iestāties pret sevi, varbūt pat zināmā mērā drakoniskāk nekā patiesībā tas ir. Šo skaitli vēl par šo varētu vēl strīdēties, taču par ko nebūtu jāstrīdās, kas ir pierādīts, ka vismaz 15% nāves gadījumu Eiropas Savienībā gan ir saistīti ar smēķēšanu vai no smēķēšanas izraisītām slimībām. Un tāpēc arī nebūtu nekāds brīnums, ka Eiropas Savienība grib būt par karognesēju cīņā pret smēķēšanu, ko arī jau vairākus gadus regulāri dara. Šobrīd ir Eiropai jauns Eiropas Savienības veselības komisārs Džons Dalī no Maltas, un viņš šajā gadījumā piedāvā diezgan jaunas iniciatīvas, un tās varētu būt vēl vairāk ierobežojuši un pret smēķēšanu, pret smēķētājiem, laikam līdz ar to arī jāsaka, kā tādas atbilstošas. Tiesa gan, arī pastāvošie likumi nav nemaz tik viennozīmīgi traktējami. Tajos arī nav pilnība un ir arī dažādas spraugas, piemēram, Vācijā. Likumi ir pieņemti un to tur ievēro, cenšas ievērot, taču Berlīnē, dažās citās pilsētās joprojām var atrast piedomotus bārus un kafejnīcas. Turcija, kas grasās iestāties vai vismaz mēģinās stāties Eiropas Savienībā, tur apmēram 40% šīs valsts iedzīvotāju smēķēja. Tā varētu būt ļoti liela problēma, arī kaut vai tīri psiholoģiska problēma Turcijas iedzīvotājiem, kad viņi mēģinās stāties vai referendumā par to balsot, jo viņi uzskata, ka tas varētu kaitēt viņu kafejnīcu un tā tālāk tradīciju biznesam. Tepat ņemsim Eiropas Savienību, Grieķiju, kur arī ir ļoti daudz smēķētāju, kas bez šaubām ir slikti. Bet šobrīd jau beidzamajās dienās Grieķija tieši ar savu smēķēšanas vai pretsmēķēšanas kampaņas neievērošanu ir nokļuvusi masu mēdīju uzmanības centrā, un tur vietējie tirgotāji, vietējie kafejnīcu un tam līdzīgu vietu īpašnieki kategoriski atsakās izpildīt šīs Eiropas Savienības normas. Par to, ko tad piedāvā šobrīd Eiropa jaunu, mēs parunāsim nākamajā sižetā un pēc tam turpināsim šeit sarunu studijā. Mēdz būt fantastiski nepiepildāmi projekti, bet Eiropas Savienības līmenī pie mūžīgā dzinēja konstruēšanas pagaidām neviens nav ķēries. Aktuāls kļūs jautājums, cik reāls ir Eiropas Savienības veselības komisāra Džona Dalī nodoms viscaur Eiropā aizliegt smēķēšanu. Viņš vispirms grib samazināt nikotīna daudzumu cigaretēs un aizliegt to izstādīšanu veikalos. Džons Dalī no Maltas aicina pieņemt jaunus noteikumus, kas palīdzētu tuvināt viņa mērķi no tabakas dūmiem brīvu Eiropu. Intervijā vācu avīzē Die Welt Dalī paziņoja, ka viņš ķersies pie daudz stingrākiem soļiem pret smēķēšanu un kā ar šo mērķi Eiropas komisijai nākamgad būtu jāievieš jauni tiesību akti. Eirokomisārs uzsver, ka smēķēšanas radītās slimības faktiski nodara zaudējumu ekonomikai, samazinot ražīgumu un uzkrauj slogu veselības aprūpes sistēmai miljardiem eiro apmēros ik gadu. Viņš aplēsis, ka katru gadu smēķēšanas rezultātā mirst ap 650 000 eiropiešu. Dalī vēlas smēķēšanu padarīt mazāk pievilcīgu Eiropas Savienības valstīm, kā arī panākt, lai cigarešu saturs būtu mazāk bīstams. Viens no pasākumiem, ko viņš apsver, ir ievērojami samazināt toksisko un atkarību veicinošo vielu, piemēram, nikotīna daudzumu cigaretēs. Savukārt cigarešu pievilcības mazināšanā Eirokomisārs grib iesaistīt tabakas uzņēmumus, lai, piemēram, smēķu kārbiņām tie izmanto vienkāršāku un mazāk saistošu iepakojumu. Jau esam ievērojuši brīdinājumu fotogrāfijas uz cigarešu iepakojumu, kurām jākalpo par atturošu jeb atbaidošu elementu. Eirokomisārs pieprasa solījumus no visām Savienības valstīm, ka tās izvietos šādas fotogrāfijas uz cigaretēm un papildinās tās ar labi ievērojumu cigarešu kaitīgās sastāvu brīdinājumu rakstiski. Komisārs prāto arī par to, kā aizliegt cigarešu izlikšanu redzamās vietās veikalos. Kā paraugu citiem viņš slavēja Lielbritānijas lēmumu aizliegt cigarešu pārdošanu lielveikalos, sākot ar nākamo gadu. Dalī saka, ka vēlas panākt pilnīgu smēķēšanas aizliegumu visās sabiedriskajās vietās, sabiedriskajā transportā un darba vietās. Eiropas komisija jau sen vēlējās pastiprināt noteikumus pret smēķēšanu.
Pērn tā ierosināja izveidot tiesību aktus, kas ļautu aizliegt smēķēšanu sabiedriskās vietās līdz 2012. gadam. Komisāra Dālī uzņemtais tonis rāda, ka jaunā komisija, kas sāka darbu februārī, šķiet ies priekšteču pēdās.